Arī šajā vakarā runā uz mums savu vārdu, maina mūsu sirds un dzīves un palīdz man uzticam nest tavu vārdu, mans kungs. Lai Tavs svētais vārds ir pagodināt šajā vakarā, Dievs, un apstiprin to ar līdzošām zīmēm, brīnumiem, Dievs. Lai Tavs vārds rada dzīvu ticību mūsos, mans kungs, un maina mūsu, Dievs. Tavs vārds ir pagodināts mūsos, Jēzus vārdā. Āmen. Es vēlos teikt vienu lietu, tikai vienu, es parasti kaut kā cenšos teikt, tikai vienu lietu. Dievs ir mērķtiecīgs. Dieva rīcība nav haoss. Dieva rīcība nav, ko lai es tagad daru? Šausmas, ārprāts. Dievs ir mērķtiecīgs savā rīcībā. Jūs atšķirat Bībeli, pirmā Mūzes, saukt Genesis, jeb iesākums, pirmā nodaļa, pirmais pants, jūs lasat, iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Un Dievs ir ļoti mērķtiecīgs, jūs lasat tālāk. Ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņš rada debesis, kāpēc viņš rada zemi. Ar šī zeme sākumā ir neiztaisīta un tukša, mēs redzam, ka soli pa solim, dienu pēc dienas, Dievs mērķtiecīgi rīkojas. Dievs ir mērķtiecīgs. Dievs ir mērķtiecīgs savā radībā, Dievs ir mērķtiecīgs pestīšanas plānā, un Dievs ir mērķtiecīgs tavā dzīvē. Dievam ir mērķis tavā dzīvē. Bībele saka, viņš visu vada pēc savu gribas lēmumu. Un ja mēs lūkojamies Bībelē, mēs redzam pirmā nodaļa, pirmā Mūzes grāmatā. Atšķiriet šo nodaļu, redzēsiet, cik mērķtiecīgs ir Dievs. Otrā nodaļa, pirmais pants, saka tā tika pabeigtas debesis un zeme un visi to pulki. Un Dievs pabeidza 7. dienā savu darbu, ko viņš bija darījis. Citiem vārdiem mēs lasām, ka Dievam ir mērķis jau pašā sākumā. Un viņš piepilda to radot šo pasauli. Un ik viens pateiks, es smējos te. Kad es smējos? Vakar smējos. Lasu internetā, lasu Delfos ziņas, skatos, parasti tur nelasu, es lasu virsrakstu, skatos cauri braucu. Un viens virsraksts lieka man smieties. Es smējos, un es parādīju vēl kādiem cilvēkiem, kas bija ciemos, mums atnākuši, arī viņi smējās, mēs kopā smējāmies. Un mēs smējāmies par virsrakstu. Zinātnieks apgalvo, ja viņš saka, ka Dievs radīšanā nebija nepieciešams. Vienkārši tāds zinātnieks, tas pats zinātnieks apgalvo, ka Dievs radīšanā nebija nepieciešams. Man joprojām nāk smiekli. Man liekas ļoti jautrs zinātnieks. Ļoti gudrs vīrs. Man liekas neprasa daudz intelekta, lai redzētu kārtību, lai redzētu sakarību, lai redzētu mērķi šīm lietām, kas ir šajā pasaulē. Kad mēs uzlūkojam to, kas ir radīts, mēs redzam, ka ir radītājs. Kad ir saprāts, kas to ir veidojis, ka tas nav veidots vienkārši tāpat, kad upes nav vienkārši tāpat, skaisti. Skaisti vienkārši. Ne, ka tam ir kaut kāds mērķis, ir skaisti un plusā mērķtiecīgi. Tas nav vienkārši, lai būtu skaisti. Ezeri, viss ūdenskrātuves kalni, tas viss kopā ir radīts brīnišķīgs un radīts skaists. Dievs ar mērķi to ir veidojis un radījis. Lūkoties uz visu šo pasaules sistēmu, uz visu ekosistēmu, kā tas viss kopā darbojās, nezinu, kur ir pietiekoši veci, kādi no mums ir pietiekoši veci, lai atcerētos padomu laikus, un es neesmu tik vecs, es nedzīvoju tajos laikos, kad ļoti tās mērķtiecīgi teica, ka cilvēks tagad ir galvenais kungs un dievs, ir pamatā 50. 60. gadi, es piedzimu 70. Bet es zinu, ka bija šī doma un stāsts, nerunāsim par Ķīnu, par visām tām kultūras un visām citām revolūcijām, ja?
bet par Padomu Savienību, kā bija, kā cilvēki pārtaisīja upes. Viņi tecēja te, tagad viņi būs šeit. Un pēkšņi nezinu, no kurienes ir kaut kāds sausums vai tieši pretēji ir plūdi, ja? Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks teica, Dievs nav es cilvēks, esmu Dievs. Dievs radīja šo pasauli, visā, ko viņš arī ir mērķis, ir jēga, ir nozīme. Un cilvēki mūsdienās pēta un skatās, un skolā visiem mācīja barības ķēdi. Jā, šiem mācīja barības ķēdi, kā tas viss uz augšu, uz priekšu, uz apakaļ un tā tālāk, un tad pa otram lāgam un vienalga, jā. Dievs mērķtiecīgi to radīja. Mērķtiecīgi to radīja. Un joprojām ir dažādi pārsteigumu lietas, ko cilvēki domā, kāpēc viņš tur ir vajadzīgs. Izņemsim viņu ārā, un pēc brīža brīnās. Kāpēc ir problēma? Tāpēc, ka Dievs šo pasauli ir veidojis un radījis, un katram un visam ir sava vieta. Dievs pat tautas ir nolicis, devis viņām robežas un vietas, ar konkrētu mērķi, Bībele saka. Un mēs lūkojamies, mēs redzam, ka Dievs rada cilvēku ar konkrētu mērķi. Pāvils saka, ka Dievs ir devis tautām, valstīm un robežas laiku, lai viņus dzīvotu, lai viņus meklētu Dievu. Un tad, kad Dievs ir brīnišķīgi radījis pasauli, mērķtiecīgi radījis pasauli, mērķtiecīgi iedēstījis dārzu, izdarījis to visu ar konkrētu mērķi, tad viņš mērķtiecīgi rada cilvēku. Un cilvēku viņš ieliek dārzā, un viņš rada šo cilvēku, lai viņš pārvalda to, ko Dievs ir radījis, un lai būtu sadraudzība šim cilvēkam ar Dievu. Tu un es radīts sadraudzībai ar Dievu. Mērķtiecīgi Dievs mūs tādus veidoja, atšķirīgus no visas radības, atšķirīgus no visiem pārējiem. Dievam ir mērķis tavā dzīvē. Dievs ar mērķi tevi ir radījis. Tu neesi kaut kur kaut kāda blūsa, kaut kur kaut kas haus augšā lejā. Nē, Dievs tevi radīja, un Dievs tevi radīja. Dievs tevi ielika šajā zemē, Dievs tevi ielika šajā vietā, Dievs tevi ielika šajā valstī, jo viņam ir mērķis tavā dzīvē. Dievam ir mērķis pie cilvēka. Un Dievs radījis ir cilvēku sadraudzībai ar sevi. Un mēs redzam Bībelē, tad, kad grēks nostājas pa vidu, un grēks ir ļoti, ļoti nopietna lieta. Grēks, es teikšu, grēks ir vienīgā lieta, kuras dēļ, ja tā var teikt, no otras puses skatoties uz glābšanas, pestīšanas plānu cilvēku, kuras dēļ Dievs bija gatavs mirt. Jūs teiksiet, Dievs bija gatavs cilvēku dēļ mirt, mīlestības dēļ mirt. Jā, protams, bet kāpēc? Viens šis iemesls, lai šo grēku paņemtu nost. Un tad, kad šis grēks bija nostājies ar Dievu un cilvēku, tad Dievs teica jau pašā sākumā, viņš saka, kad no Ievas, no cilvēka dzims cilvēks, kas samīs galvu čūskai, kas iznīcinās sātanu. Dievam ir pestīšanas plāns. Dievs mērķtiecīgi, un jūs no šī brīža lasat Bībelē, un jūs lasat, kā parādās Abrahams, kā viņš tur ir, un tad no viņa tālāk uz priekšu, un jūs redzat no Izraēla, no Dāvida cilts, no Jūdas nāk, kas glābējs. Dievs atklāja to savā vārdā, kā viņš piepilda šo mērķi, kas viņam ir. Un jūs lūkojaties Bībelē pravietojumu, ko Dievs ir ar saviem kalpiem pasludinājis, Dieva vārds, ko Dievs ir devis, un jūs lasat evaņģēlijos, un tas notika, lai piepildītu. Arī Jēzus šeit pa zemi, ka jūs lūkojaties un lasat evaņģēlijus, viņš nāk kā Dieva plāna piepildījums, bet viņš arī staigājot pa šo zemi, tas nav kaut kāds haoss, augšā, lejā, pa kreisi, pa labi. Tagad mēs kā bērniem mācām svētdienas skolā, kur tad Jēzus staigāja, Jūs redzat, nē. Kāpēc nē? Tāpēc, ka jūs lasat Bībelē, viņš to izdarīja. Kāpēc? Lai raksti piepildītos.
Tāpēc, ka Dievam ir mērķis. Dievam ir mērķis radībā. Jūs izlasat Bībeli līdz galam, redzat, ka šī radība, šī zeme aizies. Zinātnieki saka aizies. Ja, viņiem dažādas versijas kā un kur un kāpēc. Ja, Bībele interesanti saka, vēl pirms zinātnieki atklāja to ar visām šām gudrībām un visām tām metodēm, kas viņiem ir gudrīšiem. Pirms tam viens Galilējas zvejnieks saka, Pēters vārdā, viņš saka, zeme un viss, kas ir radīta no ūdens un caur ūdeni. Interesants fakts, ja? Skolā mācījāties haš, tas burtiņš H, 2, O, ūdens. Mēs sastāvām no ūdens, viss ir pasaule, atmosfēra, ūdens ir pamats. Un Pēters to saka, Galilējas zvejnieks, no kurienes? Pēc, ka Dievs to radīja un darīja. Un Dievs saka, šī zeme tiek glabāta ugunī. Viņi neaizies bojā ūdeni, glabāt ugunī. Tāpēc, ka Dievam ir mērķis, tas beigsies un būs jauna debesis un jauna zeme. Dievam ir mērķis pie cilvēka, lai cilvēks dzīvotu sadraudzībā. Un kā Dievs šo mērķi īsteno, viņš sūta savu dēlu. Jēzus nāk, viņš dzīvo, mērķtiecīgi dzīvo. Viņš iet uz Jeruzālemi, jo neklājas pravietim ir ārpus Jeruzālemes. Viņš iet uz Jeruzālemi, nomirst pie Golgātas krusta. Kāpēc? Lai tev un man būtu sadraudzība ar Dievu. Lai mēs varētu tuvoties Dievam. Lai mēs varētu piepildīt to mērķi, kāpēc cilvēks ir radīts. Dievs noāda visus šķēršļus. Dievs ir mērķiecīgs radībā, Dievs ir mērķiecīgs savā pestīšanas plānā, un Dievs ir mērķiecīgs tavā dzīvē. Tavā dzīvē Dievs ir mērķtiecīgs. Es domāju par Pāvilu. Ienāca man prātā doma par Pāvilu, es minēju šo rakstu vietu svētdienu runājot. Pāvils ir uz kuģa 14 dienas, man liekas, nav jau saule redzēta, jūra tur bango un vētra un visi ir neziņā, visi zaudē cerību. Bet Pāvils zina, ka viņš netiek vienkārši mētāts turpu šurpu, Pāvils zina, ka viņš ir ceļā uz Romu. Bībele mums to saka. Pāvils zina, ka viņš ir ceļā uz Romu, viņš ir tikai ceļā uz Romu, viņš zina, ka viņam jāstājas imperatoru priekšā. Kāpēc? Pēc, ka Dievs ir mērķtiecīgs. Un Dievs mērķtiecīgi strādā tavā dzīvē. Kad tu lūkojies atpakaļ savā dzīvē, tu paskaties uz kādām lietām, uz notikumiem kaut kur. Un es domāju, ka ja tu lūdz Dievu un tu esi vērīgs pret lietām savā dzīvē, tu ieraugi, ka kādi cilvēki tavā dzīvē ir Dieva darbs tavā dzīvē. Tu ieraugi kādi apstākļi, kādas situācijas, kas notika. Tu domāji vienkārši sagadīšanās. Viens piemērs, sēž mums brīnišķīgi ģimene šeit. Vienkārši sagadīšanās. Kaut kad sen atpakaļ aizgāja uz otro vidusskolu toreiz saņemt. Vienkārši sagadīšanās tik vienā klasē ar manu brāli. Vienkārši sagadīšanās pēc tam attaisīja veikalu Jelgavā. Vienkārši sagadīšanās viņiem vajadzēja pārdevēja, manai sievai vajadzēja darbu. Vienkārši sagadīšanās pēc grūtības viņiem bija. Vienkārši sagadīšanās pēc viņiem teica par Kristu. Un vienkārši sagadīšanās pēc vajadzēja mukt uz Rīgu. Jo zeme tagad zem kājām Jelgavā. Vienkārši sagadīšanās pēc pareizi. Bet ja es lasu Bībeli, 1. Pētera 5:10, ko Dievs saka? Dievs saka, ka viņš pats strādā mūsu dzīvē, ka viņš visu vada pēc savu gribas lēmumu. Viņš teica Izraēlam, es esmu atvedis tevi pie sevis. 1. Pētera 5:10, klausieties. Bet visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristū ir aicinājis savā mūžīgajā godībā. Dievs ir aicinājis mūs savā godībā. Viņš mūs ir beidzis pie sevis. Viņš ir strādājis mūsu dzīvē. Viņš darbojas mūsu dzīvē. Tas jūs pēc īsām ciešanām, klausieties, ko Dievs darīs jūsu dzīvē. Pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvības.
Kristus ir mērķtiecīgs tavā dzīvē. Svētais Gars mērķtiecīgi darbojas tavā dzīvē, lai radītu tevī Kristus līdzību, lai radītu tevī Kristus atspuldi. Mēs zaudējam šo fokusu, šo mērķi, ka Dieva darbs mūsu dzīvēs ir mērķtiecīgs. Mums liekas šausmas, kas notiek. Kāpēc tas? Ja, kad mēs lūkojamies un uzticamies Dievam, uzticamies, 11. pāns saka, viņam vara mūžos. Dievs ir mērķtiecīgs tavā dzīvē. Dievs nedara vienkārši tāpat, kā viņam ienāk prātā. Dievs jau no paša sākuma Bībele saka, ir pasludinājis noslēgumu. Dievs tevi ir nolicis vietā, apstākļos, situācijā, līdz cilvēkus apkārt. Devis iespējas, lietas, kāpēc, lai Dievs piepildītu savu plānu tavā dzīvē. Un ziniet, tā grūtība mums ir tas, ka nevienmēr mēs redzam uzreiz to Dieva plānu un nodomu savai dzīvē. Ja jūs lasat 1. Mūzes 1:1, iesākumā Dievs arī debesis un zemi, tik tālu ir skaisti. Bet pēc tam ir teikts, ka zeme bija neiztaisīta un tukša. Dieva gars liknājās prūtiņiem, un tad bija tumsa. Dievs kaut ko jau radīja, bet nekas no tā nebija vēl redzams, jo bija tumsa. Un arī zeme bija neiztaisīta un tukša, acīm redzot, nezinu, vienkārši apārš bumbulis kaut kur karājās. Un mums liekas, ka mēs esam šajā te brīdī, Dievs, kas notiek. Un tad Dievs lēnām, soli pa solim, atdala, rada nakti, dienu, gaismu, atdala ūdeņus no tiem, kas augšā, apakšā, rada atmosfēru, rada visus tos apstākļus, rada dzīvniekus, iedēsta dārzu, un mēs visā tajā laikam, Dievs, nekas nenotiek. Nekas nav, bet Dievs strādā tavā dzīvē, Dievs rada apstākļus. Dievs ir mērķtiecīgs. Tad, kad es reizēm domāju par atmodu, domāju, kā būs un kas un lai būs. Es bieži vien atceros to, ko Dievs uzrunāja man tēvu. Tad, viņš lūdz pēc atmodas un teica, kā Dievs? Es esmu šodien dzirdējuši to, ko viņš teica, ka Dievs teica, es radīšu apstākļus. Tas bija padoma laikā. Dievs teica, es radīšu apstākļus. Un Dievs mērķtiecīgi darbojās un radīja apstākļus, un joprojām viņš to dara. Un, kad es lūkojos, es skatos, kā lietas ir mainījušās, ir brīvība pasludināt vārdu, ir brīvība noierēt telpas un zāles un lietas, ir iespējas, ir Bībeles skolās, ir dažādas lietas un iespējas, kas ir mainījušās. Jo ir brīvi pieejams Dieva vārds, kad lielākā vērtība, kas mums ir. Dievs rada apstākļus. Dievs ir mērķtiecīgs. Un es lūdzu Dievu, lai Dievs to ieraksta tavā sirdī, tavā dzīvē, ka Dievs ir mērķtiecīgs tavā dzīvē. Par Jonu esmu dzirdējuši. Līdz kādreiz tāda bija. Vai tu esi dzirdējis par Mūzu un Iedrēs un par Jonu un par lielo valzību? Es melodiju neatceros tā īsti vārdu. Es gan bišķi atceros. Kautrējot dziedāt. Jona, lielā valzivs. Dievs bija mērķtiecīgs viņa dzīvē, ne? Dievs viņu uzrunāja, un viņš pagrieza muguru, viņš izdomāja bēgt pretējā virzienā. Un Dievs ļāva vētrai nākt, vienkārši sagadīšanās. Iekāpa kuģī, vienkārši vētra gadījās, vienkārši viņu pamodināja, vienkārši teica, klausies, lūdzu savu Dievu. Varbūt viņš paklausa, un Jonas saka, klausieties, es esmu vainīgs, te nav ko lūgt, viņš, es esmu vainīgs, es esmu mūk. Visi skatās lielām acīm, tu mūc no Dieva, viņš, tie visi pielūdz pagānu Dievs, viņš, tu mūc no Dieva. Viņš, iemetiet mani jūrā, un viss būs kārtībā. Un viņi iemet, negrib mest, pēc laika saprot, ka nav citu variantu, iemet viņu jūrā, kā iemet jūrā, vienkārši sagadīšanās, jūra norimst. Un tā parasti gadās, vai ne? Iemet kādu jūrā, jūra norimst.
Un ko dara šie cilvēki? Šie cilvēki saprot, ka Dievs darbojas. Šie visi pagāni, viņi saprot, ka Dievs darbojas. Ko dara? Viņi loka savus ceļus, viņi pielūdz jaunas Dievu, viņi pielūdz dzīvo Dievu, viņi nes upurus viņam, viņi dod solījumus viņam. Un Jona nonāk kur? Zivs vēderā. Zivs vēderā. Un vienmēr stāsta par to, ka zivs nevar apēst cilvēks nevar izdzīvot. Es kaut kad nesen patiesībā pat lasīju, kā cilvēks bija kaut kur apēsts un izpļauts. Jā, kaut protams, internets, un visās muļķības internetā. Bet es ticu tam, ko Bībele saka, kad Jona tika zivs aprīts, un tur no turienes, no jūras dziļumā, arī tur izrādās Dievs darbojas pēc savu mērķu un plānu un nodomu. No turienes viņš piesauc Dievu, un no turienes Dievs viņu uzklausa, un zivs viņu izvem laukā, izpļauj laukā. Un Jona iet un izdara to, ko Dievs saka. Viņš iet un sludina evaņģēliju. Varbūt tu lūkojies uz kādām lietām savā dzīvēm, domā sakritību, vai tu domā, kāpēc tā un kas tā notiekās, un kāpēc es biju tur un tur. Dievs neatklāja mums visu bildi uzreiz. Dievs mums nepasaka, klausies, ja tu būsi te un būsi tur. Mums visiem patīk GPS, tiem, kas ir, tiem, kam ir, vai telefonā, vai kur mums patīk no sākuma. Es tā vēlreiz pastos kaut kur man vajag, ja man vajag zināt, kur būt, es paskatos, un es nekad nebraucu vienkārši tāpat, es pastos to ceļu jau, kā viņš tur uzīmēts, viss ir. Es vienkārši braucu pa kreisi, braucu pa labi, braucu pa kreisi, braucu pa labi, man vajag redzēt tad to visu, kas būs. Un mūsu dzīvē mums vajag redzēt, mums vajag saprast, kas notiek, kas būs. Tad mums liekas, mums ir drošība, ne? Bet ar Dievu, Dievs nekad nav apsolījis, ka viņš tev parādīs visu līdz galam. Kāds pat ir teicis, ka tāpat ir žēlastība, ka Dievs mums neparāda visu. Es domāju par savu dzīvi, kaut kādas lietas, ka mums esmu gājis cauri. Būtu grūti tā mierīgi dzīvot, zinot, ka kaut kas tāds tevi rītā sagaida. Bet ir viens fakts, vienalga, kas tev rīt sagaida, tu zini, ka Dievs ir spējīgs tajā piepildīt savu mērķi. Lasu Bībelē par Jēzu. Jēzu vairāk kārtīgi. Vienreiz viņu gribēja nomētāt ar akmeņiem, un vienreiz viņu gribēja nogāzt no kalna. Bet viņa laiks mirt pie krusta nebija pienācis, un tas nebija veids, kā viņam vajadzēja mirt. Un šis Jēzus, kuru grib nomētāt akmeņiem vai nogāzt no kalna, viņš vienkārši iziet par viņu vidu cauri un aiziet prom. Un neviens nepieliek viņam rokas. Kāpēc? Pēc Dievs piepilda savu plānu. Dievs piepilda savu plānu. Tu neesi nejaušība šajā pasaulē. Dievam ir plāns un Dievs darbojas tavā dzīvē, lai šo plānu piepildītu. Dievs ir aktīvs. Viņš pats tevi stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgi, pats sagatavos. Un Dievs mērķiecīgi darbojas tavā dzīvē, lai to izdarītu. Amen. Mērķiecīgi. Dievs ir mērķiecīgs visā radībā. Tu redzi to Bībelē. Atšķir Bībeli, tu redzēsi no paša sākuma. Iesākumā Dievs. Tad viņš to pabeidz un tas process ir tālāk. Pasaule kaut kur vienkārši neriņķo kaut kur, kaut kādā bezjēgā, kaut kur bez sakarībā. Nē, Dievs ieliek to visu sakarībā. Dievs mērķiecīgi darbojas. Dievs rada cilvēku. Dievs rada tautu, no kuras nāk Mesija. Viss pestīšanas plāns, tas ir mērķiecīgs. Ja nav haoss. Pat līdz tādiem sīkumiem, kad tu Betlēmi Jūdu zemē, tu nebūtu neesi mazāk par citiem ciltskungiem. Kāpēc? Pravietis Mika to pasludina. Pēc no tevis nāks glābējs, nāks Mesija, nāks ķēniņš. Un kā Dievs to sakārto? Viņš liek vienam ķēniņam Augustam izdot pavēli, lai katrs iet uz savu tēvu pilsētu pierakstīties. Jo viņš vēlas labāk iekasēt nodokļus. Un Dievs to lieto. Bībele saka, kad laiks bija piepildīts, tad Jēzus nāca pasaulē. Kas bija noticis? Jūs zināt par Romas impēriju. Romas impērija iekaroja tā laika pasauli, izplatīja grieķu valodu. Pirms tam grieķu valoda izplatījās caur visiem grieķu iekarojumiem, bet romiešu tā bija valoda, ko patiesībā visi zināja. Viņi ceļus sataisīja, radīja apstākļus, lai evaņģēlijs. Viņi domāja, viņi paplašina savu impēriju, viņi radīja apstākļus, lai evaņģēlijs izplatītos līdz pašam pasaules galam. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs rīkojas mērķiecīgi.
Un pat tad, kad tu neredzi un nezini, tev liekas, zeme ir neiztaisīta un tukša un ir tumsa, tu zini, ka Dievu gars lidinās par ūdeņiem. Rakstīts Bībelē. Dievu gars lidinās par ūdeņiem. Un Dievu gars ir brīnišķīgais padoma devējs. Tā ir teikts par svēto garu. Ka Dievu gars ir gudrības un atklāsmes gars. Un Dieva gars, par Jēzus saka, ka viņš vadīs tevi visā patiesībā. Ko nozīmē vadīs? Tas nozīmē, es jums izstāstīšu stāstu, man esmu teicis kādiem interesanti stāstu no dzīves mūsu, ko nozīmē vadīt. Mēs iepirkāmies skolai, tas laikam bija 3 gadu atpakaļ kaut kur, iepirkāmies skolai, 4 puikas sāk iet skolā, 2 meitenes sāk iet dārziņā, ir septembra mēnesis, un mēs ieesam lielā Rīga plazā, esam iepērkamies visiem kaut ko vajag, un tad pienāca viens brīdis, kad Marts teica tā, man ir ideja, ja klausieties tagad mani, klausieties, viņš klausieties, kas būs, viņš tagad visi aiztaisiet acis, sadodaties rokās, es jūs no šejienes izvadīšu. Viņam bija konkrēts mērķis, kā mums dabūt ārā. Mēs tāpat, ka mēs nesadavāmies rokās, neaizienām acis, mēs sakām smieties un gājām ārā. Vadīt ir tad, kad tev ir mērķis uz kurieni, un Dievs no mums, pat tad, kad mēs neredzam, mēs varam droši sekot viņam. Amen, mēs varam sekot Dievam. Es varu sekot Dievam. Kāpēc? Pirmkārt, viņam ir visa vara. 11. pants, lasīšu vēlreiz. Viņam vara mūžu mūžos. Tu vari uzticēties viņam. Nekas tev nespēj šķirt no Dieva mīlestības. Dievs mērķiecīgi darbojas tavā dzīvē. Romiešiem ir teikts, bet tiem, kas Dievu mīl, ja tu mīli Dievu, Dievs mērķiecīgi darbojas tavā dzīvē. Lai pat tās lietas, kas ir nodomāts tev par ļaunu, lai tas viss, kas ir nodomāts tevi iznīcināt, jo ir vēl viens, kas mērķiecīgi darbojas tavā dzīvē, lai tevi iznīcinātu. Ir Sātans, kas mērķiecīgi darbojās, lai tevi iznīcinātu. Un, kad tu lūkojies, tad Bībele saka par tās lietas, ko viņš ir nodomājis, lai tevi iznīcinātu, tu mīli Dievu, un Dievs saka, es pat tās lietas vērsīšu tev par labu. Es pat tās lietas vērsīšu tev par svētību. Kāpēc? Jo tu esi aicināts pēc Dieva, tur teic, pēc Dieva nodoma, pēc Dieva mūžīgā nodoma tu esi aicināts. Nevis vienkārši tāpat, bet Dievam bija nodoms, Dievs jau tevi redzēja, jau pirms vispār šī pasaule bija tapus. Bībele saka, Dievs jau visu zināja, Par Dievu zināja, laikam pagātnē runāt ir, viņš vienmēr ir, es esmu tagad, un Dievs zin un redz. Dievs zin un redz, Dievs redzēja tevi, zināja tevi, redzēja tavu ceļu, viņam ir mērķis. Viņš mērķiecīgi darbojas tavā dzīvē, lai vienu dienu tu lūkotos un skatītu un sveiktu viņus padošanu. Lai vienu dienu tu arī dzīvot pa šajā zemē, lai esot šeit, tu zināt, ka tu esi Dievu gribā, ka tu dari Dievu gribu. Uzticies Dievam. Dievs ir mērķiecīgs tavā dzīvē. Mans tēvs, mīlestīgs tēvs, viņš bija armijā, atkāpies no Dieva. Pagāns tāds. Un viņš redz sapni. Un sapnī viņš redz, un viņam saka, ka viņš apprecēsies ar eņģeli. Nu, ko viņš pamaužās un rīt pasmējās? Apprecēties ar eņģeli. Dīvainīgi. Viņš atnāk mājās no armijas. Dzīvo Ventspilī tajā laikā. Tas padomu laiks bija mājas dievkalpojumi, un nebija tā, ka visi dievkalpojumi notika vienā sēdienā, vienā vietā. Bija parasti vienā sēdienā, vienā vietā, otrā, trešā, un ka braukāja uz Rīņķi visi. Un brauc uz Jālgavas dievkalpojumiem. Un viņa brālis, ja es pareizi atceros Dāvids vārdā, viņš bija tas, kurš viņu paēcināja līdz uz Jālgavu. Un vienkārši tā pats sagadīšanās. Paēcina viņu līdz uz Jālgavu, viņš aizbrauc uz Jālgavu. Un tur vienkārši tā pats sagadīšanās. Dievkalpojumā viņš atver savu sirdi Kristumu, nožālo savus grēkus,
nāk apakaļ pie Kristus un ierauga vienu meiteni. Ierauga vienu meiteni. Nekāda saistība ar eņģeļiem. Meiteni, cilvēks. Un, ziniet, es pilnībā ticu tam, pazīstot savu tēvu, es tam ticu pilnībā. Un tajā laikā Zaksā viņš stāv un viņa raksta savu vārdu. Viņa raksta eņģele. Viņš un tajā brīdī viņš wow, eņģele, lūk! Es pilnībā ticu, ka viņam pilnīgi nav kāds uzvārds, ka viņš precējās. Viņš vienalga kāds uzvārds, ka tu precējies. Vienalga mājiņa pareizi. Tas nav neviešķības man tēvu pret otru cilvēku, bet vienkārši es pilnībā ticu, tas bija mazsvarīgs jautājums. Dievs visu vada pēc savu gribas lēmumu. Dieva rīcība ir mērķtiecīga. Bija interesants fakts. Es kļuvu mācītājs šajā draudzē. Kādā veidā es kļuvu? Bija pirmais dievkalpojums šeit. Man bija interesanti atbraukt, jo mans brālis bija mācītājs šeit, kad šī draudzes sākās vispār. Man bija interesanti, kas te būs un kā būs. Un es sēžu dievkalpojumā, Vaiļu ielā 9, pirmais dievkalpojums, 4 cilvēki sēž zālē. Vienkārši tāpat, nezinu no kurienes, galvā doma. Es gribētu būt mācītājs šajā draudzē. Kopā draudzē, 4 cilvēki. Mācītājs, sieva un es un vēl pārlīdz 5 laikam kopā sanāk. Dievs darbojas mērķtiecīgi mūsu dzīvē. Amen? Un tad, kad pēc pusotra gada patiesībā, kad mums deva jautājumu, varbūt tu padomātu un lūgtu par to, varbūt tu Dievs aicina tev būt par mācītāju šajā veidā. Tad es lūdzu un domāju, ko es atcerējos. Manā prātā nāca tā mana frāze, lūkšana, es nezinu, kas tas bija. Domāju, ka Dievu gars runāja manā sirdī, ka viņš zina nākamās lietas. Amen? Viņš zina nākamās lietas un Dievs darbojas mērķtiecīgi tavā dzīvē. Tu neesi arī šovakar šeit nejaušības pēc. Dievs caur savu garu ir atvedis tevi uz šeidien. Kāpēc? Viņš mīl tevi, viņam ir labs plāns priekš tavas dzīves. Kad uztici savu sirdi, savu dzīvi pilnībā viņam, tad tu redzi, kā Dievs to piepilda. Tu redzi, kā Dievs to piepilda. Uzticies viņam pilnībā savā dzīvē. Un pat tā, es teikšu pat visvairāk, tad, ka tu neko nesaproti. Jo ticība ir kas? Pārliecība par visu to, ko es redzu, zinu, spēju pataustīt. Amen. Mēs visi tieši sakām amen. Jo es bieži vien sastopos ar lietu. Mācītājs nevaru noticēt, jo es saku, kāpēc varēju vakar? Tas, ka bija. Es saku, tieši tad, kad nav, ir vajadzīga kas? Ticība. Mēs ticam dziedināšanai, ka mums ir veselība. Ierodās slimība, mēs nespējam noticēt. Kāpēc? Ir slimība. Bet Bībelē saka, ticība ir pārliecība par neredzamām lietām. Un tieši tad, kad tu neredzi, ka Dievam ir mērķis tavai dzīvē, ka liekas, ka viss apkārt zūd un brūk, atceries Pāvilu 14 dienas, visiem apkārt viss zudis un brūks, viņš pilnīgi mierīgi paēd, viņš jums arī darētu paēst. Kāpēc? Pēc, ka Dievs, kam es kalpoju, kam es ticu, viņš man teica, ka es Romā kalpošu. Viņš man teica, ka jums vajadzēja man paklausīt un nebraukt laukā, bet tagad viņš man teica, ka jūs neviens neiesiet bojā. Kāpēc? Dievs mērķtiecīgi darbojas tavā dzīvē. Ja Dievs ir tavs Dievs, tavs kungs, un tu kalpo viņam, es savu dzīvi nodevis viņam, tu vari būt droši. Dieva domas, Dieva mērķi, ir glābšanas un svētības domas. Glābšanas un svētības domas tavā dzīvē. Uzticies viņam. Uzticies. Piecēt skājās, mēs lūksim Dievu kopā. Un varbūt lieliski iespēja tev šovakar par teikt, kungs, es uzticu savu dzīvi tev pilnībā. Es uzticos Dievs un varbūt tieši patreiz tev ir tā, ka tu 14 dienas sauli neesi redzējis līdzīgi kā šie kuģinieki. Tev liekas, vētras, trako, briesmas, šausmas. Lūdzu, lai svētais gars tev atgādina, ka nekas tev nespēj šķirt ne Dieva mīlestības. Un pat tad, kad tev liekas, tu neredzi skaidru debesu, tu nevar orientēties, jo stāvoties tā laika kuģniecība, viņi orientējās pēc zvaigznēm, pēc viss tā, kas ir debesīs, un liekas, viņi nespēja orientēties un saprast, uz kuru pusi ir krasts, kur kas notiek.
Bībele arī saka, viņi ieraudzīja kādu salu, viņi nespēja saprast, kas tā ir par salu, kur viņi atrodas, kas notiek. Jo visi tie cilvēcīgi orientieri bija pazuduši. Tas, pēc kā viņi jutās droši, pēc kā viņi vadījās, tas viss bija pazudis. Bet bija viens, kurš zināja droši, ka viņi neies bojā. Jo viņa orientieris nebija tas, kas cilvēcīgi redzams. Viņa orientieris bija Dieva griba. Dievs mērķiecīgi darbojas tavā dzīvē. Un tā ir drošība, tas ir miers, un tā ir garantija, ka tu aizsniegs krastu, aizsniegs tēvību. Tad Tēvs, tev pateicos, kungs, par tavu žēlstību, ka šajā vakarā var stāvēt tavā priekšā, mans kungs. Es tev pateicos, dzīvais Dievs, ka tu mērķiecīgi esi darbojies un joprojām darbojies manā dzīvē, mans kungs. Dievs, tu esi man līdz situācijās apstākļos, Dievs. Tu man esi ļāvis redzēt un satikt cilvēkus, mans Dievs. Es ļāvis būt vietās un notikumos, mans kungs. Es tev pateicos, Dievs, ka tu mērķiecīgi veido mani, mans Dievs. Es tev pateicos, kungs, par tavu darbu manā dzīvē, mans Dievs. Es tev pateicos, kungs, arī tad, mans Dievs, kad liekas, ka nekas nenotiek, mans kungs. Ka Dievs viss apkārt, viss ir sastīts un nekas nemainas, kungs. Arī tad, kad varbūt Dievs liekas, kad nekas, pat ne zariņš nepakustās apkārt un viss ir tāpat kā bijis, Dievs. Arī tad tu darbojies, mans kungs. Arī tad, kad viss apkārt ir tums. Arī tad, kad viss apkārt ir vētri un liekas viss tik ļoti nestabils. Dievs, es tev pateicos, ka tu darbojies un tu mērķiecīgi darbojies manā dzīvē, mans Dievs. Tu mērķiecīgi darbojies, kungs, lai es piepildītu tavu gribu šeit uz zemes. Tu mērķiecīgi darbojies, kungs, lai Kristus līdzība būtu manī. Tu mērķiecīgi darbojies, Dievs, lai man redzētu debesīs. Kungs, es tev pateicos, Jēzu, par tavu upuri, par tavu glābšanu un par tavu darbu, mans Dievs, ko tu dari manā dzīvē, mans kungs. Es tev pateicos, Jēzu, ka tu, kungs, neestum nevienu, kas nāk pie tevis. Un es lūdzu, kungs, šodien, es lūdzu, Dievs, lai viens, kas nepazīst tevi, lai viņš liek savu cerību uz tevi, Dievs. Jo tu, kungs, esi mērķiecīgs viņa dzīvē. Tavu mērķi ir glābšanas un svētības mērķi. Tavs domas ir glābšanas un svētības domas. Tavs mērķis ir mūžīgā dzīvība. Tavs mērķis ir prieks un miers svētajā garā. Un es lūdzu Dievu gars par ikvienu kristieti, kas iet cauri vētrām un grūtībām, Dievs, kam ir liekas zūd reizēm orientieri, kas varbūt reizēm nesaprot, kāpēc tā un kas viņa ticība tiek izšaubīta. Es lūdzu, svētais gars, Dievs, es lūdzu, raksti viņu sirdī un prātā, ka tu darbojies viņu dzīvē, ka tu savu labo darbu, kas esi iesācis, to arī pabeigts, ka tu esi ticības iesācējs un piepildītājs, ka tu esi ticības autors un piepildītājs, tu esi sākums un gals, tu esi alfa un omega. Es tev pateicos, kungs, es tev pateicos, dzīvais Dievs, ka tu mūs nepamet vienkārši tāpat savā vaļā, mans Dievs, bet tu esi labais gans, un tu mūsu vadi zāļainās ganībās, mans Dievs. Kungs, un ja mēs šobrīd neredzam varbūt zāļainas ganības, Tēvs, tad es tev pateicos, ka mēs esam ceļā uz tā, mans Dievs. Ja arī šobrīd varbūt ir izslāpis un izsākums, tad es pateicos, Dievs, ka tomēr mūs vād pie skaidra ūdens, mans Dievs. Un, kungs, tu piepildīsi savu vārdu, tu sargās un svētīsi mūsu ceļā, un tu pamielos un padzirdīsi mūsu dvēseli, mans kungs. Es slavēju tev vārdu, Tēvs. Un es lūdzu, kungs, lai tavs mies un tavu žēlstību ar taviem bērniem, mans kungs, Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Vai ir vajadzīgs par ko lūgt? Ervinam problēmas ir paredzēt kuņģi operāciju un tā kā lūksim par Ervinu. Man jau 3 nedēļas sāk vēders. Es ievēju vecāks ar vairāk. Lūksim Dievu, jā. Par apdrošinātājiem, kas negrib apmaksāt, Joprojām, jā. Tur ir atteikumi. Lūksim Dievu arī Dievs dziedina un palīdz. Un mums vēl ir cits vajadzīgs, ja, ka šobrīd nav šeit man priekšā, bet mums ir šis zīmīts. Jā, lūksim Dievu, lai Dievs palīdz. Lūksim par tēti, lai Dievs viņu dziedina, lai Dievs piesprās un viņš uztic Dievam, kā ir vāvēji.
Viņam patīk. Slikti. Norvēģijā grūti nepatikt, jā, īpaši vēl tur tālāk uz ziemeļiem, tur fjordi un kalni un skaisti. Nekas ziema uznāks. Un lūksim arī, jā, par tiem arī Raivita ir Anglijā, jā, un Ieva. Norvēģijā lūksim tiem, kas izbraukuši dažādos darbos, kas strādā. Jaunieši pievkalpojums rīt vakar, jā, un vēlreiz atcerieties lūdziet par tiem cilvēkiem, kur mēs kontaktēsimies, kur mēs iedevu šīs kārtītes no Baltijas jauniešu festivāla. Par visām valdībām un varām, un mūsu zemi, lūksim tautu, un lūksim Dievu, Dievs pagodinās. Tas vēl viens zīmētājums, jā? Lūksim Dievs pagodinās. Un Dievs glāb cilvēkus. Jā? Dievs Tēvs, es Tev pateicos par Tavu žēlistību, mans kungs, Tu rūpējies un gādā par mums, man Dievs. Un es Tev pateicos, kungs, Jēzu Kristu, ka Tu nomiri pie Golgātas krusta un Tu uznes mūsu grēkus, slimības un sāpes pie krusta. Es Tev pateicos, Jēzu, ka Tavam brūcēs mums ir dziedināšana, kungs. Es Tev pateicos, dzīvais Dievs. Es Tev pateicos, Kristu, ka Tu esi izdzēs, ka mums vērstu apsūdzības rakstu ar visām tā prasībām, to piengodums pie krusta, mans Dievs. Es Tev pateicos, Jēzu, Tu esi iznīcinājis, kas apsūdz mūsu kungs. Es slavēju Tavu vārdu, mans Dievs. Kungs, Tu esi man glābšana, mana pestīšana, mana dziedināšana, Dievs. Es lūdzu, svētais Gars, pieskaries ikvienam, Dievs, stiprini viņu ticību, viņu paļāvību uz Tevi. Dievs, tajās lietās, tajās vajadzībās, kungs, un mēs nākam Tavā priekšā. Dievs, dziedini slimos, Jēzus vārdā, Tēvs. Dievs, dziedini, pieskaries, mans kungs. Atklājies tiem, kas nepazīst Tevi, kungs. Lai viņi meklē Tavu vaigu, mans Dievs. Kungs, svētī tos, kas ir tālu projām svešumā, Dievs, un svētī ikvienu, kungs, viņa darbā ir šeit Latvijā, Dievs. Lai šī zeme un tauta ir svētīta, mans kungs. Es lūdzu, Dievs, pieskaries un risini jautājumus, kungs. Dievs, Tu maini cilvēku prātu un sirdi, ko cilvēks saka, nē, Dievs, Tu vari spēj mainīt to, Dievs, kungs, lai tiešām Tavu godību un Tavu taisnību būtu šajā lietā, mans Dievs. Es lūdzu, kungs, pieskaries, Tās Agnesē, Dievs, un dara viņu pilnīgi veselu, lai aiziet Tavā vārdā, lai aiziet šis vēdargrājas, Dievs, lai viss, kas ir izraisa, tās ir dziedināts Jēzus vārdā, mans kungs. Pagodini savu vārdu, mans Dievs. Pagodini savu vārdu Pērvīnu, pie Rutas, mans Dievs. Pagodini savu vārdu, kungs, pie Ligits, Dievs. Pagodini savu vārdu pie šīs ausmas Tēvs. Es lūdzu, pagodini savu vārdu, kungs, pie Renāts un Ilvas tēti, mans Dievs. Dievs dziedini, kungs, pacel savā žēlistībā Tēvs. Es lūdzu, varnais kungs, pieskaries Kikai, Dievs. Tu esi tas kungs, mūsu ārsts, mans Dievs. Es lūdzu, pagodini savu vārdu, Tēvs. Un dzīvais Dievs, svētī šo zemi un tautu, kungs. Svētī šīs zemes vadītājus, Tēvs, es lūdzu, lai viņi bīstas Tevi, kungs. Do viņiem gudrību un izpratni visās lietās, mans Dievs. Kungs, un piepildi šo apsolījumu, ko Tu esi devis šai zemē. Kungs, Tu runāji par atpirkšanas laikiem, Dievs. Tu teici, ka Tu izleisi savu garu pār visu miesu, mans kungs. Par jauniem un veciem, Dievs. Tu teici, ka slavu un pielūgšana pacelsies pie Tava troņa kā nekur iepriekš, Dievs. Tu runāji par zīmēm, brīnumiem, kas pārsniedz mūsu cerības, mans Dievs. Tu esi Dievs, kas spēj darīt daudz vairāk kā lūdzam un saprotam, kungs. Pagodini savu vārdu, mans Dievs. Un es lūdzu, kungs, Jēzu. Dievs, es svētīju Tavus dēlus Tavā svētajā vārdā, mans kungs. Lai viņi ir gaisma un sāls šajā pasaulē, Dievs. Es lūdzu Tavu asins apsardzību un svētību par viņiem, mans kungs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Amen. Un Dievs jūs bagātīgi svētīs svētdien 4.